savu nākotnes profesiju, kas saistīta ar radošām industrijām, mūziku, mākslu, dizainu un tā tālāk. Godīgi sakot, šī joma ienes tikai Latvijā 3% no iekšējā koprodukta, tā kā tas nav baigi ienesīgi. Jā, tas ir vajadzīgi, bet tas nav ienesīgi. Un šeit iet runa, ko es arī minēju, ka tā ir būtiska problēma gan izglītības sistēmā, gan arī to, ko jaunieši saņem. Mums ir tomēr jāieliek jauniešos tas, kas šobrīd ir 21. gadsimtā svarīgs, tehnoloģijas, zinātnes, piemēram, fizika, ķīmija, bioloģija un viss tas, kas spējas nākotnē iespējams veidot kādus uzņēmumus, atnest Latvijā naudu. Piekrīt, ka mums izglītības sistēmā ir jābūt sakārtotākai, un arī tas, kad ir reforma pēc reformām, tas nenāk par labu. Bet tomēr es arī saprotu jaunieši, kuri izvēlās dizainu, izvēlās kaut kādas mākslinieciskas lietas, jo tās ir viņu sirdslietas, un es vienmēr esmu atbalstījis, kad jaunietis izpaužās. Varbūt viņš sākumā šobrīd viņš grib būt dizainers, vai es nezinu, viņš grib rakstīt dzeju. Dari to, neviens nezin, kā pareizi ir dzīvot šo dzīvi.